Labvakar, kolēģi, labvakar, žūrija, un mūsu grupas uzdevums bija izstrādāt sabiedrisko attiecību kampaņu Dēls teātrim. Tad mēs varam sākt. Sāksim ar situācijas aprakstu. Ir tā, ka Dēls teātrim būs jauna sezona, un sezonā ir 5 jaunas izrādes. Un mūsu uzdevums bija izstrādāt sabiedrisko attiecību kampaņu vienai no šīm izrādēm, bet mēs izlēmām izstrādāt visām 5, jo uzskatām, ka sezonai sākoties un arī beidzoties vajadzētu būt kopējai sabiedrisko attiecību stratēģijai. Un vēl ir svarīgi tas, ka līdz šim ģimenēs ierosinātājs doties uz teātri galvenokārt ir sievietes. Tātad kampaņas mērķis ir paplašināt skatītāju loku, it īpaši veicināt to, lai vīrieši būtu tie, kas vēlētos un būtu iniciatori biļešu pirkšanai, un lai viņi vestu savu ģimeni uz teātri. Tā arī viens no mērķiem ir popularizēt Dēls teātri jaunās izrādes, kas ir šīs 5, kā arī veicināt teātra atpazīstamību. Jā, un kopumā mēs tā spriedām, ka mēs vēlētos procentuāli piesaistīt 50% vīriešus un 50% sievietes. Jāpiemina to, ka, kā zināms, vismazāk ir tieši vīrieši, kas šīs biļetes novapērk, tādēļ mēs vēlamies panākt vienādu šo sadalījumu. Un mūsu stratēģija būtu autosezona Dēls teātrī, kas būtu idejiski pārnesta no vasaras laika, kad mašīnas un autosezona ļoti aktuāla, uz rudens laiku, un idejiski viņi ienes tā kā teātrī. Kas jāpiemina arī to, ka auto ies nepārtraukti visas kampaņas laikā, tiks piesaistīts un arī idejas, arī visi notikumi tiks virzīti caur auto. Jā, tad visu sezonu tā auto tematika nāks līdzi. Un taktika būs tāda, ka mums ir plānots pats pirmais atklāšanas pasākums, kas notiks Gross autoservisā, kur tiks aicināta mēdīju transporta daļa un galvenie redaktori un žurnālisti uzzināt par jaunumiem un sezonas atklāšanas notikumiem tieši šajā autoservisā. Un vēl svarīgi ir tas, ka galvenais šīs autoservisa vadītājs būs galvenais režisors Džilingers, un viņš sniegs arī intervijas, ko līdz šim viņš presē darījis ir ļoti maz. Un arī aktieri tiks iesaistīti šajā servisa dienā, jo visas izrādes ir saistītas ar tādām kā kurioziem un pārģērbšanām, un arī aktieri tiks pārģērbti par primadonnām un Merlinām un Džulietām un Trīnēm, un veiks aktivitātes un arī apkalpos auto klientus, kas būs ieradušies uz šo pasākumu. Kā arī viena no aktivitātēm ir maketu izvietošana, automašīnu maketu izvietošana uz Dēls teātra jumta. Viņi to automašīnas maketu ietērpjot attiecīgi īsi pirms primadonnas izrādes, ietērpjot kaut kādās dekoratīvi apstrādājot, kas varētu būt atbilstoši. Piemēram, Romeo un Džulieta varētu būt romantiskās noskaņās. Tad arī, viņš arī tiks apspīdēts. Tā bija ideja. Tad vēl viens bija plakāti uz teātri un uz sienām. Tad tur būtu automašīnas ar visiem aktieriem, kur arī ietu cauri erotiskā pieskaņā, kas jāpiebilst, ka Dēls teātris visu laiku ir šādu tendenci savās kampaņās izmantojis. Kā arī izmantots radio rullīši, kur būs atskaņots dažādas mašīnas skaņas, un jautājums būs, kas būs šomēnes - Trīnas mašīna, Primadonas vai Marlēnas. Kā arī baneri un rullīšu mājaslapās. Bija arī ideja par YouTube izmantošanu, kurā būtu klipiņi par to, kā tika veidoti interesanti atgadījumi no kādas teātra izrādes mēģinājumu laikā, un arī klipiņiem, piemēram, kur aktieri brauc savos tērpos ar mašīnām, kā neliela aktivitāte, vēl maziņa. Vēl mēs aizmirsām pieminēt par noslēgumu. Jūs redzat, tur ir biķernieki.
ka šī sezona noslēgsies Biķernieku trasē, ko mēs aizmirsām pieminēt. Vēl par laika plānu. Šī pati pirmā aktivitāte ir plānota 10 dienas pirms pirmās pirmizrādes, un arī šīs mašīnu dekorācijas uz Dēles teātra jumta ir plānotas īsi pirms izrādēm. Jā, šīs dekorācijas nepārtraukti mainīsies. Ja? Tātad paša Dēles teātra resursi, iespējas attaisīt maketus, cilvēku resursi. Piemēram, sadarbības partneri mēs piesaistīsim ar šķērs virzīšanu, jeb cross promotion, kas būtu, piemēram, ar Grossa Auto, tad ar žurnālu Santu, jo tieši Marlēnas izrādēja, tā tika veidota sadarbībā ar Santu, kurai paliek 20 gadu jubileja. Un, piemēram, mēdījus mēs piesaistītu ar tieši sūtot uzaicinājumus transporta daļai un dodot atlaidi uz mašīnu remontēšanu Grossa Auto. Tad arī sadarbība Michelin un Biķernieku trasei, un jāpiebilst to, ka sadarbības partneri paši būtu ieinteresēti, un viņiem tas arī būtu izdevīgi. Jā, un par novērtēšanu, tātad pieprasījums pēc teātra biļetēm. Tad būtu, mēs veiktu aptauju, ko arī Dēles teātris regulāri dara, kā arī web mājaslapu apmeklējumu mēs skatītos un tātad finansiālais novērtējums.